Es nezinu, es tur tā kūliņoju, es skolā 5. klasē, laikam, tik daudz kūliņu bija metis savā mūžā, ja tur varbūt, 8. ja. Es tad sapratu, ka to dziesmu ripoja akmens lejā no kalna, jā. Sveiki, mani skatītāji. Nu jau pāris nedēļas pagājis kopš pirmā video. Nē, iepriekšējā, tā, pareizāk sakot. Nu, lūk, un tad tur bija tā, ka mēs pārdevām Kawasaki, ņēmās, darījās, meklēja, skatījās kaut ko, un tad izlēca reklāmā šīs te brīnums. Bet viņš tur mētājās. Nu, lūk, bet, jā. Triumphs Tigers 800 XRT. Viņam ir LED lampiņas. Bļās, tā ir netīrums. Kaut kādu mušu noslaucīju. Nu, lūk, noskrējiens, ķipā 8000 ar pusi. Baigā diršana. Bļāns, es viņu paņēmu no tāda perekupa vienkārši vāks. Nē, viņu tur aplasīja, tur tā un šītā. Viņš tur, kā tur pensionārs braukāja, kas tur bijis. Uz baznīcu svētdienas dienās viņš nereiz nekā nav darījis tur. Nekā, viss akurāti paskaties. Jā, redz, te ir tāds buktītis, jā, te poziņa tāda padilusi, te bišķi, jā, ne. Bet tas jau nekas, jā, viņš jau ir labs, jā. Viņš jau, tā, te tur sēdeklītis te bija salauzts, jā, kaut kāds, jā. Bļēns, viņi aplasīja, jā. Viņš ilgi stāvēja, viņi aplasīja, viņi, tā, jā, šitā te. Pirmkārt, es nezināju, vai viņam, teikt visu, kā ir, ko es domāju, vai vienkārši tā, es viņu paņēmu 6200. Bez reģistrācijas, jā, viņš viņu gribēja 6800 laikam. Kā kurā vietā? Viņš tur 6500, 6, kaut kā 700, 6800 mētājās. Un es viņu paņēmu par 6200, jā. Kāpēc es viņu paņēmu? Pirmkārt, tāpēc, kad, izsit to dzirkstali. Pirmā tikšanās, jā, un viss tā. Ļubestība un viss, jā. Otrais, kas ir, jā, 19. gads, viņš reģistrēts 20. Cik viņam var būt noskrējiens? 20, 30 tūkstoši, tas ir maksimums, kas viņam varētu tā būt, jā, bet, doma tāda, es viņu pavasar vizinos, un pēc tam pa ziemu es tur vārstus regulēju, jā, vai, skatos, kas tur iekšā dzinē, jā. Tagad es tikai vizinos, viss. Eļas nomainīts, eļa bija briesmīga, kluči priekšā nomainīti, aizmugurē arī nomainīti, jo es braucot mājās no tā perekupa, brēns palika bez pakaļējām bremzēm. Diezgan stulbu sajūta. Teikšu, kā ir, Rīgā ir sevišķi. Nē, viss veiksmīgi, viss labi. Lūk. Un tāpēc, jā, tāpēc es viņu paņēmu. Centrālā paka un kruīz kontrolē. Kruīz kontrolē, tas ir viens no tādiem aspektiem, ko es gribēju. Viņš ir zem tirgus vērtības, brēns, viņš bija. Varbūt nav tik slikts, moška ir slikts, nezinu. Sakiet, ko domājat? Vēl es nācu pie kādiem secinājumiem. Auto DNA, bija auto DNA un vēl viens bija, kā viņš tur saucās. Tāda huiņa, brēns. Tie bija manas stulbākie iztērētie brēns, tur cik 35 eiro. Kriši ne par ko. Vienkārši tu samaksāji. Jā, nav zakts. Pārbaudīja valsts, nav zaktas. Jā, nav zaktas. Viss, jā, viņu reģistrēja tādā gadā. Tur viņš noskrējiens un viss, jā. Tad pēdējā brauc viņš tur 24. gadā. Un viss, tas ir viss tur brēns, un viss tā saskaits 2 lapām, jā, tur nekas nav. Un te es viņu paņēmu, pavizinājos, man viņš reāli patīk. Pa pilsētu man viņš patīk. Jā, es apsēdos un viņu šodien arī vizinātos, bet es negribu, mans likums izmirt, jo soli lietu, vēl kaut kas, tā. Viņam bija čemodāni, viņam šitās ručkas, redzi, uzliktas virsū. Viņam bija čemodāni, rek no čemodāniem ir stiprinājumi, jā. Viņš ir te nāk tā klāt, jā, tāda. Mārtiņš izdomāja, ka viņam aizmugurē vajag kasti, jo nav kur likt visādu sūdzu. Un te es nopirku pa 60 eiro šitādu te Givi truckers, vai kas. Te ir kā 52 litri. Tur var iebāzt, es nezinu ko, Romas pāvest laikam. Bet es garši aizbraucu uz Honda centru, blēns, un nopirku tik un tā Givi stiprinājumu motociklam. Respektīvi, tad sanāca 50 eiro kaste. Viņš ar atlaidi, jā, man atdeva 84 stiprinājumus. Plēns, ja es to stiprinājumu nopirku, tad varēja piemest vēl klāt, kā 50 eiro un nopirkt jaunu kasti. 100 eiro, bet labi jau paņēma un viss jau tur izčakarēja mozgas tur, onkam jau, viss. Es nezinu, raksta komentārus, kā ir tā kaste, plēns, man viņš šķiet bišķi pa lielu, jā, viņi tādi izskatās tā kā
Nu, es nezinu, nu, tā kā bolts, jā, vizinās, ja viņš būtu zaļš vai zils, jā, nu, tad varētu tur pitas vadāt. Tā izslēja, brēns, nu, viņi tur, ne to, što viņiem lokās, jā, bet, nu, tāda riktīgi. Jā. Nu, lūk, te mums ir OBD skaners. Mēs šodien izmēģinājām OBD skaneri. Viņam var pieslēgt OBD skaneri. Un strādā, jā, tur ABS bloks, vēl kaut kas, jā, dažādas dīvainības varēja atrast viņam, nu, lūk, un viss. Es aizbraucu viņu pieregistrēt, un turpat tās arī izgāja apskati. Man iemācīja slēgt tālās gaismas iekšā. Viena gaisma, tad ir otra gaisma. Es biju domājis, ka šitā ir tālā gaisma, bet nē. Ja papižina vēl šitā telefons un ieslēdzās tālāk. Un es to nezināju. Ļēvēs, viņš man tehniskajā apskatē ieslēdz tālos. Es saku, nu ir tālie. Es ieslēdzu to, tur ir dienas gaita, struktūras, jā, tad ir tuvais, jā, un tad ir tas tālais. Viņš saka, tas nav tālais. Es saku, kas tas ir, bļēs? Nu, es uz viņu skatos un nevaru saprast, ko tu gribi no manis. Pamēģinu tālos. Es pamēģinu bļēvens, un viņš hop paņem ieslēdz. Nu, lūk, nomainīja bremžu šķidrumus, nomainīja viņam. Nu, lūk, mēs ar Andriju arī paņēmāmies eitu nost, ka mēs nomocījāmies ar priekšējo kreišies, izlaidu visu to šķidrumu laukā. Nu, kā atvēra vaļā to atgaisošanas štuceri un aizbrauju ņemāt mās pasauc. Nu, lūk, atnāku, bačoks tukšs, tur viss tukšs, viss tukšs, viss ir iztecējis, viss melns, tā kā dīzeļveļa. Un es nevaru izskačāt viņu. Sēgāju galvu lauzīju. Nu, vāc visu kopā pārējo. Jo es arī biju noņēmis bāku, dečeks kaut ko tur pazuda, degvielas līmenis. Un pie reizes arī gaisa filtru nomainīja. Interkārā viss uz vietas. Bļēvens arī vēl viens motocikls, kuram viss uz vietas. Man nav jādomā. Aizbrauc uz interkāru, kalotkas ir jā. Lūdzu. Šitas ir, jā, lūdzu. Bļēvens. Es nezinu, nu pagaidām man viss apmierina. Tikai tāpēc, ka detaļas ir. Nu, lūk, vienīgais tas, ka es nenopirku sveces. Vajadzēja sveces arī te uzreiz nomainīt, bet labi. Ko es izdarīju? Es paņēmu beigās un caur atgaisošanas štuceri laidu iekšā bremžu šķidrumu ar šļirci. Ja jūs tā darat, ņemat lielāku šļirci, jo man bija diezgan maziņi, man vajadzēja 2 reizes. Un tad, kad es otro reizi laidu, ja, nu, caur pirmo un otro, ja es ielaidu gaisu iekšā, ja, nu, tad man nācās atkal atkačāt. Ja es būtu man lielāku šļirci, ja, uzreiz laidis visu iekšā, ja, tad man nevajadzētu, nu, kačāt, principā es būtu izdzinis visu laiku, nu, gaisa laukā, jā, viss tur tā. Izpumpēju un viss čotka, viss strādā. Vienīgais, ka quickshifter nav, bet, nu, pārējais, es nezinu, nu, pārējais viss čotka pagaidām, viss čotka. Vienīgais tagad brēns jāmeklē, ot šitam te kaut kāds piepīpētājs, kaut kāds super. Un tad es vēl gribu nopirkt te, lai varētu karināt vai telefonu vai navigāciju. Viņam var pat navigāciju, ja, man šķiet pieslēgt. Viņam varēja pieslēgt savu šito navigāciju, tikai jānopērk kaut kāds bloks, jāpieslēdz tur, Bluetooth bloks, un tad tu varēsi telefonu pieslēgt, jo ir Tiger programma, ja, un tad tu vari caur telefonu pieslēgties šitam, nu, ķepa kā CarPlay, ja, tev rādīs, ja, tur, nu, bez maz vai, ja. Nu, es tā ceru, ka es pats nezinu, bet, nu, es tā ceru. Vienīgais miglinieka dubšs silds arī strādā, pakaļ silds, nu, šoferim točno, pasažieriem. Nu, ir, bet tur jāpārslēdz, tur fiška, tur tas sēdēts. Nu, lūk, un miglinieki, jā, man tā izbrīnīja miglinieki, jo ķipa vadi nav, bet vadi ir. Mēģināju nospiest, paspaidīt, nestrādāja. Mašku šitos te vajadzēja kaut kā slēgt, un tad kaut kā tā, par šito te brīnumu. Un tagad par šo brīnumu. Šodien biju izbraucienā uz Inču kalnu. Es nezinu, es tur tā kūleņoju, es skolā 5. klasē, laikam, tik daudz kūleņus bija mecis savā mūžā, ja, tur varbūt, nu, 8. ja. Bet šeit es, nu, tā, es tad sapratu, ka to dziesmu ripoja akmens lejā no kalna, ja. Plēns, es tur atradu mellenes, ripojot, un es tur vēl pāris stundas, un es tad zinātu, no kura kalna puses, ja, smilts pēc garšas, es viņus atšķirtu, ja, varētu to kalnu tur to, nu, lūk, no kuras to puses aptuveni tā. Es nezinu, šodien man negāja vispār kaut kā galīgi, nu, vispār nekādīgi. Un tad beigās kaut kāds skaņa parādījās dzinējā, bet viņa pazuda. Mēs nomainījām eļu, atvērām vaļā, paskatījāmies, un it kā viss kārtībā eļu. Nu, līmenis bija visi, nebija nekāds, nu, tā, ka tur kaut kas izjuktu, tur gultņi, jā, tur birtu laukā pa to dzinēju, jā, tur magnēts bija tīrs pa lielam.
Nu, varbūt bišķi tur kaut kas tāds, bet, nu, nebija nekas kritisks. Nu, lūk, un, nu, nezinu. Tagad Andrijs rīt dosies arī kaut kādā izbraucienā, un tad skatīsimies. Ja sāks grabēt, tad vērs vaļā. Ja nē, nu, tad gaidīs ziemu, ja, kad Karaiši, lai grab līdz ziemai. Strādāju Popē, kā jūs visi zināt, vai tie, kas zina, vai nezina. Karaiši tur būvēja tiltu. Mēs jau vienu pusi atvērām. Burtiski šonedēļ, šodien ir 4. jūlijs, un pagājušajā nedēļā mēs atklājām vienu pusi. Jau var uzklāt asfaltu vienu kārtu, pirmo kārtu. Tur tie zemnieki, ja mums vajag šitas te pārdzīvo, kad viņiem tūlīt pļaujas laiks sāksies, un tad viņam arī sienas jāgatavo un vēl kaut kas, ja, un tad viņi tur cenšas. Kad mēs tiksim, savādāk viņi plati visi nāk, ja, un tad, nu, lai tiktu pār tiltam, ja, jo, nu, tagad tur platums ir 4 metri, ja, nu, lūk, un ja viņi vēl tā piši paz malu pabīdās, ja, nu, tad bez mal vai visi 5 var līst, ja, tur tā, ja tā akurāti, ja, 5 metri tur platumā var izbraukt cauri. Iepriekš tur bija 3, un tagad, jā, tagad vienu pusi atklājām, un tagad zemnieki, jā, tur var vietējā braukt 4 metru platumā ar saviem traktoriem un dragāt pāri tiltam. Un to, ko es nopirku, to mulčieris, traktoram pieaicēja klāt, bet, bļēns, sākās citas problēmas. Sākās to, ka pirmkārt Mārtiņš nevisai gudrs, jo tur degvielas bākā bija ūdens, un tagad es piegāzu pilnu bāku ar dīzeli, un man tas filtrs aizgāja ciet, un tā zāle ir tāda, vot šitā te, un tagad es ar to traktoru mausu tajā zālē iekšā. It kā viss kārtībā, bet es tā jūtu, ka tas traktors sāk gurt, jā, viņš, nu, es no sākuma domāju, ka dēļ zāles viņš gurst. Pēc tam viņš brauc, jā, teiksim, nu, kaut kur, nu jau pirmo reizi es nobraucu, jā, jau braucu, teiksim, otro reizi. Sanāk tā, ka viņš pat tad gurst, jā, es domāju, bļēns, nu, tur internetā paskatos, viņš tāds, es noņēmu rulli aizmugurē nost, jā, jo tad ar rulli tur nevar tā, un tur šitas, es domāju, nu, labi, es arī rulli noņēmu nost. Bet, nu, viņš tik un tā gurst, nu, bļēns brauc un, nu, neiet, un, lauzīja galvu, lauzīja. Noņem degvielas cauruli, nost, bļēns, no turienes ūdens izlīst laukā. Pričam, tāds, nu, tā kā no krāna, tikai netīrs. Es domāju, tu nost, bļēns, es 2 dienas, nu, labi, 2 dienas pa 3 stundiņām, jā, es tur tā zāli papļāvu. Bet, nu, pa lielam, jā, tur puslauku es noārdīju ar šitā te mocīšanos. Un tagad es domāju, nu, labi, iebraukšu vēl tagrā, nopirkšu to degvielas filtru, jo tur es pirku visu to kronšteinu ar visu degvielas filtru, jā, domāju, nu, tur ir jābūt viss. Kāda bija manā vilšanās, jā, es atbraucu uz to Latagru, es saku, man vajag degvielas filtru, viņi tādi, nu, kur ir paraugs? Es saku, kāds? Kādu tev vajag? Es saku, no šitādi nopildē. Viņš saka, tur mums plaukts stāvēs, nezinu, neizskaties. Šitādi mums nav vairāk. Vai nebija, vai nezinu. Jauns pārdevējs, tur bļēns, ka reizes. Beigās es tur pēc 40 minūtēm pavadītā laika, viņi man saka, ej uz to bodi, tur filtrus tirgo filtrons vai kaut kas tam līdzīgs. Reizes es aizgāju uz to bodi, un viņam sāk nest smadzenes laukā. Un tad beigās, jā, es nopirku šitādus Viks filtrus, 2 gabalus. Nu, šitās te vienkārši, jā, filtrs, man galvenais tā, lai vītne saskatīt, nu tā. Ja jau uz laukiem aizbrauc, un tev viņš nedara, nu tie ir dirsā. Nu, lūk. Filtri maksāja kaut kas 6 eiro, bet es nopirku 2 tā, lai man būtu. Nu, lūk, 6 eiro plus PVN, kā tā bija. Nu, lūk. Un tad es izdomāju, es nopirku filtra korpusu ar šito te uzreiz paķi kāds. Tāpēc, ka man bļēns besīja laukā, ja viņš nedēļas 2 pastāv, ja viņam tā degviela aiziet, ja, un tad jāvar vaļā, tur tas plunžas, vēl kaut kas. Nu, es tagad paņemšu, vienkārši tur paņemšu, uzkačāšu. Es ceru, ka aizies šitā te fīča. Nu, lūk. Un, nu jā, kopā tas sanāca 50 eiro. Nu, tad kaut kā tā. Nu, lūk. Jo dēram arī tur vizinās, viss it kā normāli, bet vienam bļēns fīča viņam, kad braucot, teiksim, 100 km, ja viņam, viņš saka, un tad viņam pazūd jauda, tad sāp, it kā slāp nost, vans viņa. Un tur īsti arī tur veikali, nu kā Ventspilī tikai, bet nu, mēs strādājam, tur kamēr ties, kamēr tas, kamēr šitas te. Nezinu, jāpamēģina izkruvēt sveci, bet ja jūs zināt, kas tur var būt pa vainu, dodiet ziņu. Man pieļauj domu, ka tur kaut kas ar filtru, nē, bet ar karburātoru, tāpēc, kad es karburātorā to filtriņu mazo iztīrīju, bet es nākamajā dienā paņēmu tādu, nu, tādu riktīgu filtru paņēmu. Sagriez, iespraudu, ar cerību, bet nepārgāja. Nu, lūk, kaut kā tā. Nu, tāda man tie jaunumi. Vairāk jaunumu pagaidām nav. Kaut kā tā. Labi, pagaidām. Līdz nākamajai reizei.